vārdsargu līnijā šodien nav Karlos Olses, bet gan Karlos Olses. Ar Lieldienu olām arī uz laukuma un redzam Rīga FC sastāvu. Cilvēki sēž kublos iepriekš, kad Ventspils atbrauc ciemos, savā laikā tika arī šašliks cepts un spēlētāji laukumā kaitināt ar šādām garšīgām smaržām. Saikne ar Orosko, ko pats Marko arī izcels, jau strādā. Raivis Andris Urkovskis labajā flangā blokēt viņa piespēle. Atstrādā aizsardzībā Karls Djuks arī šajā gadījumā. Un vēl viens mēģinājums, vēl viens piegājiens šoreiz no distances. Ko džekiem ir jāpierāda. Bet jā, florbols šobrīd zelta medaļas ir izsapņotas, bet šobrīd galvenais sporta veids, nu jāsaka godīgi, jā, šobrīd tuvākajos pāris mēnešos kļūs noteikti futbols. Un bumba ir vārtos! Mankendā atklāja visticamāk šīs spēles rezultātu. Pagaidām vēl netiek rādīts uz VAR, bet Rīga svin vārtu guvumu. Šobrīd Rīdznieki izskatās pārņem spēles vadību. Jā, iespēle no kreisās malas un Gotiem Mankendā, protams, pārbaudīs, bija vai nebija aizmugur futbolistam, kurš jau izcēlies šajā sezonā Superkausa mačā pret RFS. Ar dzeltu no kārtības, tā kā šobrīd spēle neiet pēc plāna, kā Valmiers līdz te gribētu, bet nu tagad mēs ar Diops tiek līdz bumbai un Diops, ko izdarīs, viņš iemet bumbu vārdu priekšā, bet tur Žībrilsgei savam bijušajam komandas biedram Rihardam Matrivicam nespēja pasist bumbu pa apakšu. Tur senegāliešu tradicionālo laivu. Laivai varētu arī vieta nebūt, bet tagad Vāpnes ir Dions! Bumba pāri vārtiem gandrīzai kublā. Speciālists, bet ne Giuseppe no komandas prezentācijas rullīša. Centrējums soda laukumā. Un garām! Žībrilsgeis! Atkal uz kublu, nevis vārtos. Džībām vajadzēja. Kaut kur brīvās spraugās. Centrējums labs un pārliknis glāb. Rīga FC no vārtu zaudējumā. Sliede bija uzsetis. Tagad mēģinājums vēlreiz sliede. Jops nesanāk. Kaut uzvaru trāpot pa pārlikni 90. minūtē, bet tagad nē. Tomēr tas nebija sliedē. Jops. Rezultāts ir 1-0. Gotiem Mankendā vienīgo vārtu autors ar bumbu labajā flangā. Virzās uz centru Mankendā. Atrod tepat vien blakus Orosko. Mankendā vēlreiz. Mankendā driblā. Mankendā sitiens garām vārtiem. Gotiem Mankendā pats uztaisīs šo momentu un te pārmet saviem. Iespējams arī vairāk uz stāvulu, kas labi nekāds ir bijis iepriekš. Raugāmies šo piespēlē, izlaiž Čips un blokēts sitiens. Selbaširs un Goms. Šis puslaiks neliek vilties. Es pat nosaukšu šo puslaiku par labāko sezonā līdz šim. Lai gan, protams, tikai 15. mačs. Bet labajā malā pirmo reizi šajā sezonā Maksims Stoniševs nomaina viņš labajā flangā līdz šim esošo Niku Dusalievu. Momentu tiešām gana karsti gājis pie Riharda Matrevicas sargātiem vārtiem un arī pie tiem vārtiem, aiz tiem vārtiem ir arī Kubls. Tagad Gaušu! Bumba ir vārtos! 1-1 tiesnešu. Līnija tiesnešu kārots, viņš nav pacelts un rezultāts ir iznīcināts. Leu Gaušu, es jau gribēju te sākt kritizēt šo brazīļu futbolistu par izsātajām iespējām. Riharda Matrevicas skatāmies atkārtojumā. Mēs Dievs bija tas, kurš pārtvēra bumbu. Labi saspēlīt un sitiens caur kājām. Tātad caur 4 spēlētājiem šajā uzbrukumā bumba izgāja. Un tā kā Lukas Vāpniņš šobrīd pie stūra karodziņa, viņš meklēs piespēli soda laukumā vai kāds no spēlētājiem melnajās formās tik līdz bumbai. Tur, protams, vienmēr bīstamais sliede, bet kur bumba vārtos! Aizmugurē ir, izskatās, ka šobrīd nav. Varbūt paskatīsies vīri, bet Daniels Balodis pirms brīža izdarīja savu pirmo ierakstu šīs dienas protokolā ar dzeltu no plākstera un tagad jau pārņem spēles vadību. 2-1 Valmiera īsā brīdī ir nonākusi spēles vadībā. Kā šeit nokļuva Daniels Balodis viens pats vārtu priekšā, norientējās un raidīja bumbu. Meklēt bumbai iespēju nonākt soda laukumā, Bābēts uzsist nevar, tur jau pretspēlētājs bija pretī, bet Muzinga mēģina ieņemt Olsesa vārtus. Venecuēlietis spēlē precīzi, tver bumbu savās rokās. Vienu gadu var gadīties divus, bet nu jau 3 gadus pēc kārtas Rīga nav tikusi čempionu tronī. Un tagad Olsesam atkal jāglābj savu komandu, šoreiz ar Durēm. Čempionu sezonā, protams, mājās izdevās Rīga pieveikt arī 2021. gadā. Turklāt ar līdzīgu scenāriju, bet šeit zeltā kārtība noteikti būs Selbaširam Gomam. Ielceviņš kājās Ndojam.
neapšaubāmi brīdinājums, un te vēl var skatīties par iespējamo sarkano. Tas Jāskatās, cik augstu uzlicis šeit ar taisnu kāju. Elbašs it kā centās to likt pie zāliena. Diezgan aktīvi dodas pretī, paskatījās video un vēl kaut ko ārā. Jā, sarkanā būs. Sarkanā Elbaširam Gomam. Tiešā sarkanā kartīte. Rīga paliek mazākumā. Viņam arī nākamās spēles jāizlaiž. Un lūk. Ganā pret Korobenko. Piespēl uz centru. Babets sitiens! Un Olsēs! Tomēr bija tas Babets talstiens. Tomēr nostrādāja, par ko minēja pirms minūtēm 20. Savas sekundes paņem. Pareizā banera izvietošana palīdz komandai iegūt sekundes beigās un arī iegūt uzvaru. 2-1. Valmiera pieveic Rīga FC un paliek vienīgā bez zaudētiem punktiem šajā sezonā Virslīgā.